Šodien daļa Talsu novada muzeja piedāvājuma aizklāts ar melnu plēvi un koši sarkanas jau pa gabalu pamanāmas uzlīmes liecina, ka muzeja piedāvājums samazināts par 25%. Protams, tā akcija vairāk ir par to, lai arī sabiedrība aizdomātos par to, ka, ja nogriež mums, nogriež arī viņiem. Tie 25% ir arī viņu. Tiešām laikam ļoti kaitina, jo arī pastoties rīcības plānā, mēs redzam, ka visi šie algu samazinājumi jau nosaka labāk gadījumā 1/4 no tās naudas, kas trūkst. Tāda problēma ir kaut kur citur. Un kāpēc iestādēm ir jāmaksā par un jācieš par to, ka kaut kur kāds kaut ko nav izdarījis? Talsu novada muzejs uzskata, ka liekot samazināt budžetu, netiek izvērtētas katras iestādes iespējas un kapacitāte, tāpēc daudzas iestādes vairs nespēs pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Nemaz nerunājot par labi kvalificēto speciālistu došanos prom no novada labākas dzīves meklējumos, samazinot paša novada spējas veikt pilnvērtīgu nodrošinājumu visās jomās. Akcija ilgs līdz Talsu novada pašvaldības budžeta apstiprināšanai. Apmeklētājiem nav jācieš ilgtermiņā no tā muzejas. Tāpat neraugoties uz visu turpinās darīt. Protams, kad funkcija nodrošināšana, tā darbības funkcija, nevis pieejamības, bet darbības funkcija gan tiks stipri ietekmēta un daudzas lietas apstādinātas. Muzejs protestā aicina pievienoties arī citus, noraut filmas, izrādes, ielas tīrīt tikai par 75% un tā tālāk. Tikmēr šodien pašvaldībā iesniegts kultūras darbinieku pieteikums piketam budžeta izskatīšanas dienā 21. februārī, kurā aicināti piedalīties arī amatieru mākslas kolektīvi un arī iedzīvotāji. Saneta Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.